Jāsaka tā, ka man arī šajā laikā, kad jums kalpoja brīnišķīgi gan brālis Daumans, gan brālis Aldis, man bija kalpošanas dažādās citās vietās. Es kalpoju un darbojos, un te ir tāds jauks bijis vēl paredzējis, tā paskaidrošu. Es pagājušajā sabatā biju uzaicināts Igaunijā, kas bija kristības ārvalstīs. Ja, jo man viena māsa no Valkas draudzes, viņa krievalodīgā māsa, un viņa gatavojas kristībā. Mēs viņai mācīja bībeles stundas, un mēs ļoti centīgi gatavojāmies šīm kristībām, un viņi nolēma kristīties. Viņiem Igaunijā ir reizi vasarā, kādas 3 dienas tādiem krievalodīgai brāļiem un māsām nometne tāda. Un pagājušajā nedēļas nogalē tas bija Igaunijā, un tad viņi gribēja, lai viņa tiek tur kristīta. Un tā es pagājušajā nedēļas nogalē es biju nokļuvis Igaunijā. Igauniem ir tāda savu vieta, ja, kas pieder adventistiem, es saprotu, tāda sava vieta, tādām nometnītēm un tādām pasākumiem. Tā kā bija ļoti patīkami tur atrasties, un tā mēs tur arī atradāmies. Tur bija jauks arī laiks un jauks noskaņojums. Mums bija kristības, kas teica, mums bija starptautiskas kristības. Kristījās viens brālis no Igaunijas, ja, un māsa tāda no Valkas draudzes ir. Un tad viņš, šis brālis no Igaunijas mācītājs, runāja šos kristību vārdus, un tā mēs kopā viņus arī, kā mēs sakām, kristījām šajā skaistajā vietā. Tā kā es liekas mazliet video apstīties. Uzspies mazliet video. Дорогие Аня и Денис, по повелению Иисуса Христа и по вашей воле мы крестим вас во имя Отца и Сына и Слава и честь, не забывай Богу, слава и жизнь мной, вечному Богу слава и честь. Дорогие... Paldies, jā. Tā kā šeit bija tāds jauks kristību pasākums, tā kā redzam, jā, starptautiskas kristības kristījās no Latvijas un no Igaunijas. Tā bija ļoti jauks pasākums, bet jums arī priekšā brīnišķīgas kristības ir, jā. Nākamā piekdienas vakarā, tie, kas vēlās, jo šeit jau māsa Renāta teica, ka kāds piedalīties, apskatīt šo brīnišķīgo kristību laiku, jums ir jāpiesakās laicīgi, pareizi nometnē, ja? Agrāk varēja tā brīvāk, tagad nākamā piekdienā, liels paldies brālim Aldim, kurš sagatavo arī šo brīnišķīgo māsu kristībām, lai Dievs spēks svētī ar izturību tādu. Arī liels paldies visiem, kas darbojas nometnēs, ja? Jo es zinu, ka pieaugušiem tās nometnes ir, kā mēs sakam, tā varētu teikt, tāds smags darbs, kurš sākās ļoti agri un beidzās stipri vēli. Es savā laikā, laikam 20 gadu pēc kādas bijis nometnēs, esmu bijis, ja tā es tiešām zinu, ko tas prasa, kad atbrauc mājās no nometnes, tad gribās kādu pusnedēļu gribās atgulēties, runājot tā, ka tu esi noguris no tā viss. Tā kā šoreiz nometnē ir skaistā vietā, Sabilas pusē, es nezinu precīzi kur, bet Sabila pati par sevi ļoti skaista ir, ja, jo tur ir tā lielā Abavas tā senleja, kā viņi tur savas ļoti skaistās vietas, tā kā ļoti skaistās vietās, bet precīzi es tiešām nezinu, es neesmu bijis tajā nometņu vietā, tā kā, lai jums svētīgs brauciens, svētīga kalpošana tur, ja, un galvenais izturība, un lai viss izdodās, bet paldies tiešām, kas darbojas, jo bērniem tas ir prieks un vispār kaut gan arī jāsaka tā, es vienmēr saku tā, ka tie bērni, kuri ir nometnēs, tie arī ļoti izturīgi un spēcīgi, kā mēs sakam, bērni. Ja, ja mums ir kādreiz gadījies pasākumi, tas ir gadu iepriekš, ka es vadīju, ja, bija, piemēram, bērni, kuri pirmo reizi atbrauc uz nometni. Un bija bērni, kuriem bija ļoti kolosāla reakcija. Saka, tas ir kaut kas liels, bet bija bērni, kuri teica tā, nekad dzīvē vairāk. Ja. Televizora nav, interneta nav brīžiem, un galvenais nevar nomazgāties katru vakaru dušā, saprot, tas bija šoks tiem bērniem. Mēs, kā nevar dušā, tā teiksim tās idejas. Ja. Un tiešām bija bērni, kuri kādreiz jau 3. 2. dienā prasījās gan uz māju, tā kā es varēju saku, arī bērni tie ir malači par izturību, ja, jo tas ir tāds, kā mēs sakam, reāls realitātes šovs, kur tu esi reālā.
pie dabas, uz vietas, ja, un tur nedz, vai tev ir karstums, vai augstums, vai lietus, vai mitrums, tev viss tas ir jāpārdzīvo. Tā kā malači gan bērni, gan skolotāji un pieaugušie, kas to visu kalpo un dara. Tā kā, lai jums tiešām Dieva svētība, izturība un enerģija visā šajās lietās, bet kā es atgādināju, ja, ka nākamajā piekdienā būs arī kristības, un kas vēlās var doties arī uz turienu un apskatīties, kā tas process arī notiek. Ja. Kā es gribētu mazliet informēt, arī šis vasaras periods ir tāds ar nometnēm, ar visādām jubilejām piepildīts, tā kā ir dažādas jubilejas, arī Tukumam būs 100 gadu jubileja, un es esmu Tukuma draudz arī kalpojis vairākus gadus, ja. Tad es arī šajā laikā no 13. datuma uz priekšu esmu paņēmis it kā atvaļinājumu, es skaitīšos atvaļinājumu, bet kā es saku, tepat Latvijā es grozīšos, vienkārši man vairāk māju mazliet jāparemontē, lai es varētu ziemā kaut kur dzīvot, ja, jo tie, kas redzējuši man mājā, diezgan pamatīgs remonts vajadzīgs. Bet es pat Latvijā būšu, ja, arī sabatos dievkalpojumi, viss būs, viss runātāji, viss ir sarunāts, ja, bet vienkārši ar jautājumu droši zvaniet, es tepat arī vienkārši grozīšu, bet es pats nebūšu, tas būtu sabatos uz vietas, jo man ir dažādas jubilejas, tur ir Tukuma draudze jubileja, tur Vanspils draudzē man jāpabūt, bet jums atkal būs citi jauki ciemiņi, ja, gan vietie runātāji, gan Vineta Krauliņa, arī Vilnis Lārgalis te plāno būt, kā saka, arī būt, tā kā Valmer, tā kā mums būs atkal pārmaiņas, jo redziet, ja, lai es neapnīgu tik ātri, tas tā speciāli tādā ziņā, lai nebūtu tāda ideja, ka es te sāku, tālis, atkal tālis, nu cik var klausīties viņu, ja? Tā kā tas ir šīs aktivitātes būs uz priekšu. Šodien no rītas bijis tīri vai pārbijies, saprotiet, es nāku uz dievnamu, jauks laiks, jauks rīts, un dziesma jau skan. Es domāju, ja tiešām es esmu uz laiku, pats uzreiz uz to telefonu vēl, tad tiešām es esmu kaut kādā veidā nokļūdījies, un dziesma skan, un viss tik brīnišķīgi, ja. Izrādījās tikai mēģinājums tādā ziņā, ja, ka es nebiju nokavējis. Tā kā paldies tiešām, un šeit mums ir tāds sevišķs dievkalpojums, mums svētā vakarā ir dievkalpojums, un lai mēs noskaņotos, tam mēs dzirdēsim šo brīnišķīgo dziesmu, tā kā es lūkšu šeit priekšā, lūdzu.
Jūs arī saprotat, kāpēc bija tā nobijies, ja, ka tik grandios koris dzied, un es domāju, kas tas? Ja. Paldies diriģentē, paldies koncertmeistarē, paldies visiem tiešām dziedātājiem un dziedātājām. Tiešām ļoti plaši, paldies sirsnīgs tiešām, ja, ka jūs tā sagatavojušies, ja, un paldies par tādu aktīvu kalpošanu. Arī šodien, kad es braucu uz Valmieru, man parasti tagad sanāk braukt, jo Smiltenes ceļu tur remontē, un es tādu bieži braucu caur Trikātu. Trikāta ļoti skaista vieta un vispārējais, un šodien Trikātā ir lieli svētki. Kā es domāju, kādi svētki? Ķēniņa tālvalšu svētki. Tas tā kā uz manas puses tā kā varētu mazliet tā kā virzīties kaut kur, ja? Un braucu es cauri, un tur kaut ko tur cepa vai kaut ko, un tāda jauka smarža. Domāju, cik garšīgi viss tas smarža. Nu, tas pasākums, tās lielas svinības ir, ja? Un es domāju, ka mēs arī sanākam šeit svētā vakarēdienā, tad mēs runājam arī par dievgaldu, bet svēto vakarēdienu, ja? Jeb kunga mielastu. Un, kad mēs runājam par ēdienu, jeb mielastu, tad mēs arī atceramies dažas tādas lietas, par ko es vēlos šodien tā uzsvērt, tā skatoties uz tādu līdzību ar parasto ēšanu un arī ar svēto vakarēdienu. Loģiski viena no lietām, kad mēs nākam pie ēst, pie galda, kad mēs gatavojamies pusdienām, vakariņām vai brokastīm, ko mēs bērniem parasti vienmēr sakam. Pirms ēdi, kas jāizdara? Jānomazgā rokas, jā, jo es zinu, ka ir bērniem, ka ir problēma, rokas jāmazgā. Es domāju, ka Covida laiks bija kolosāls laiks. Mēs visiem mācījāmies mazgāt rokas, cik reiz dienā? Cik 3, es domāju, ka te bieži bija visu laiku jādezinficē, visās vietās bija, ja? Jāmazgā rokas, jā, tev ir jāmazgā rokas, jā, kad tu gatavojies ēdienreize ir, ja? Un līdzīgi, ka mēs nākam pie svētā vakarēdiena, ko nozīmē šī mazgāšanās? Bībelē 1. korintiešu vēstulē teikts 11. nodaļā un 28. pāns 1. korintiešiem 11.28 ir teikts. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer šī biķera. Tad tas ir pārbauda, ka mēs lūdzam grēku piedošanu. Mēs lūdzam grēku piedošanu, Dievs piedod manas kļūdas, manas grēkus, ka mēs arī pirmajā jau skolas daļā skatījāmies, ja, ka ir dažādi cilvēki. Savas kļūdas bija Pāvelam, savas kļūdas bija Jānim Markam, ja, kurš vecāks, kurš jaunāks, bet mums visiem ir kaut kādas tādas kā mēs sakam, šīs grēku problēmas, viss. Un te ir svarīgi tā padomāt, nu, kas manā dzīvē ir tas sliktākais, švakākais, tas grēcīgākais, jo katram ir tās savas vājās puses, ja? Un man bija kolosāla tikšanās arī šajā nedēļā, ir tās liels tāds pārbaudījums, man bija jāpiet, es tikos, biju Bolderājā dienas centrs, un tur man tagad strādā arī mana sieviņa, viņa uzaicināja mani kā tādu interesantu viesi, ja? Ar pusotru stundas garumā. Es domāju, ko es tagad pusotru stundu stāstu par sevi, un tā es tur dažādas lietas stāstīju arī par sevi, mums bija diskusija ļoti kolosāliem cilvēkiem, ja? Un arī bija runa par tādiem, par grēku nožēlu, un tam bija jautājums, vai jūsu konfesijā ir obligāta grēksūdze tādā ziņā, jo citās konfesijā obligāti grēksūdze, nu, pie mācītāja un tā. Es saku, mums obligāti nav, bet ja kāds vēlās izstāstīt un kaut ko pārdzīvojis, es saku, es runāju bieži, es saku, ja, bet te attieksme jābūt tādai, ka es vienkārši no sirds nožēloju un neskatos uz citiem, ko citi dara, vai kādi citi ir grēkojuši vai nav grēkojuši. Ja, ja es vienmēr to stāstu, bet atkārtošos, ja, kur kāda pavecāka kundze mācītājiem teica, mācītājs, es tāda liela grēciniece, man tik daudz grēku, es tik liela grēciniece, un kad mācītājs pateica, pa jums daudz par to jau runā, Kurš to teica, ja, saprotiet, ja? Uzreiz tāda neapmierinātība, kurš te to teicis ir, ja? Tad patiesa grēka nožēla. Patiesa grēka nožēla, tas tā kā mēs nomazgājam rokas, līdzīgi nākot pie, ka mēs mazgājam rokas, ka mēs nākam pie ēdiena, tad arī svētā vakarē mēs nožēlējam savus grēkus, nākam uz šejieni. Otra lieta ir, nākot uz svēto vakarē, mums vajag tādu labu apetīti. Ja? Jo viena no lielākām problēmām kādreiz ir kas, kad bērni atnāk,
vispirms sēdās, kā mēs sakam, čipšus ir tāds teiciens, un tad vai pārneku vairāk nevajag ēst tādā ziņā. Tas kādreiz ir dzīvē, kā bērni sēdās, kaut ko fiksi saķer un cauri, un tas viss nekāds apetīts vairāk nav. Un līdz ar to vienmēr saka tā, nedodiet kaut kādus saldumus vai šokolādes, jo tas nosit cilvēku uzreiz apetīti, un sevišķi bērniem tas ir tā, kaut ko pielasās un nekā tā. Kas ir garīgā dzīvē, no kā mums jāuzmanās? Mums jāuzmanās no tā ir, varētu teikt tā, ka evaņģēlijs ir ļoti vienkārša vēsts. Evaņģēlijs būtībā ir ļoti vienkārša, bet tā ir dziļākā vēsts. Un cilvēkiem bieži tā, kā reiz draudzē sanāk tā, ka mēs saklausāmies dažādas tur lekcijas, lietas, kas esam, tādas emocijas aizgrābjošas. Un evaņģēlijs, liekas tā, pavisam garlaicīgi. Man kādreiz saka, Tāli, tu paklausies to runātāju, tu zini, viņam ir baigā vēsts dziļā. Es arī paklausos, un tad, teiksim, man tāda viedokļa, es domāju, es neko teoloģiski jaunu neuzzināju. Tā pati vēsts, ko es uzzināju. Bet ko es uzzināju? Es uzzināju par visādiem grēkiem Amerikā, par grēkiem Brazīlijā, par vēl citādām visādām briesmu lietām, ja? To es sadzirdēju. Bet par evaņģēliju neko jaunu tu nesadzirdēju. Tā kā uzmanīsimies arī, ka cilvēki ir tā ļoti pārņemti ar visādām lietām, ja? Un evaņģēlis liekas, kaut kas tāds garlaicīgs, kaut kas vienkārši. Jo tā evaņģēlija būtība arī svētais vakarēdiens, viņš ir kaut kas, ka mēs sakam ļoti elementāri vienkārši. Piemēram, notikums. Vecā derībā bija viens karavadonis Nāmans, sīrietis. Un viņš bija saslimis ar kādu slimību tajā laikā, spitālību, jeb lepru. Un viņam tā viena mazā meitenīte tajā laikā, kas bija no Izraels, teica tā, tev jāizbrauc ir uz mūsu valsti, un tur mums ir pravietis, un te viņš izārstēs. Ir jau tāds teiciens, kad tu esi slims, tad tu ķeries pie pēdējā salmeņa. Es domāju, ja viņš nebūtu bijis nopietni slims, viņš tai meitenīte teikt tā, klausies, beidz stāstīt pasakas. Tā viņš aizbrauc pie šī pravieša. Tajā laikā pravietis bija Elīsa, viņš aizbrauc pie pravieša Elīsas. Un ko viņš tagad tur darīja? Un ko Elīsa viņam teica? Aizbrauc uz Jardānu un 7 reizes iegremdējas ūdeni. Ja? Vai Elīsa teica, zini, klausies, tagad tev ir nopietnai procedūrai. Tev vispirms jāizdzer 3 glāzes ūdens, pēc tam tev 2 reizes jānomazgājās. Tad tev 5 masāžas vajag un vēl 5 aplikācijas pāri galvai tādā ziņā. Nekā sarežģīta. 7 reizes jāiegremdējās kur? Jardānā. Saprotiet, ja? Elementāra lieta. Un tas Nāmans ir apjūts. Klausies, pagaidi, ko ākstās? Nevar būt tik vienkārša lieta un cauri. Nevar būt tik vienkārša lieta un cauri, ja? Un tie pārējie, tie karavadoņi, tie draugi saka tā, ne tev kaut ko sarežģīt būtu deigšs, tu tak darītu, darītu. Ne tev teica 7, tad dari. Tā 7 reizes, viņš kļuva vesels. Līdzot arī svētā vakarēdienā. Kāju mazgāšana, sakiet, vai tas ir sarežģīti vai grūti kājas nomazgāt, sakiet? Elementāri, kas tas ir kāju mazgāšana, pagaidiet, vispār nekas tādā ziņā. Un mums brīži, kas tas tāds ir? Bet šīs dziļākās lietas ir ļoti vienkāršas, bet tai pašlaik ļoti dziļas, jā. Iedomājiet, tas pats Nāmans, ja viņš nebūtu iegremdējis 7 reizes, nekas nebūtu noticis. Viņš tāpat paliktu slims. Un līdzīgi mums šī kājmazgāšanas iestādījums, kas mums ir, ja, viņš ir kaut kas dziļi sevišķis, kaut gan ļoti vienkārši elementārs. Tāpat arī pats mīlestība, ja, maize, pagaidiet, mēs kādu dienu maizi ēdam, pareizi, sulu vai vīnu. Tāpēc tie simboli ir ļoti vienkārši. Un tāpēc cilvēkiem liekas, kas tad tur ir? Ja? Tāpēc vienmēr jārēķinās ar to, ka svētā vakar nav kaut kāda baigā lielā sarežģīta lieta, bet ir ļoti elementāri un vienkārši. Ja? Kas ir svarīgi, ka mēs baudam šo maizi, ka tā ir kā dzīvības maize. Jo Jēzus arī teica Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā un 35. pantā, Jāņa 6:35, Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāms nemūžam. Jēzus ir tā dzīves maize. Tas ir svētais vakariens, kas atgādina mums par dzīvības maizi. Un mums vajadzētu, kā es arī pagājušā reize, ka es iepriekš runāju, mums bija šis mācība gada noslēguma dievkalpojums tāds.
ko es jauniešiem novēlēju tajā laikā. Ka jums nav jāmācās vasarā, bet kas vasarā jāveltī laiku, kam vairāk? Palasīt Bībeli, pareizi, jo tā nav tā aizņemtības, palasīt Bībeli. Nezinu, kā jums iet vai neiet, visi telefoniem skatās, vai visi Bībeles, Bībeles, bībele.lv, malači, bībele.lv, saprotu, ļoti labi skatos, visi tiešām seko Bībelē līdzi, malači. Es dzirdēju kādu stāstu par kādu mācītāju, kurš atnāk pie kādas kundzes ciemos, un tā kundze vienmēr ļoti uzsvēra, ka viņa ļoti bieži lasa Bībeli. Tas nebija tā godīgi, bet viņš tā izdarīja. Viņš paņēma vienreiz ielika viņai tādā Bībelē karotīti, saprotiet, karotīti. Viņš dzēra tur kafiju, ielika karotīti, un aiztaisīja tad maziņu tādu. Un paēja kāds laiks, paēja kādi 2 mēneši, 3, un tā kundze zvana, mācītāji, nav jau tā godīgi atnākt un kaut ko nozakt tādā ziņā, Un ko viņš viņai atbildēja? Ja es būtu lasījusi Bībeli, jūs atrast savu karotīti. Saprotiet? Te ir tā lieta, ka mēs saprotam, ka jaunieši ir aktīvi, malači, tad bībele.lv, skatāmies visi līdzi. Tad pirmā lieta ir tas, ka mēs mazgājam rokas. Otrā lieta ir tas, ka mēs nākam ar apetīti pie svētā vakariņa, ka mēs neesam sagrābušies visādas tās teorijas, kā mēs sakam, sezverestība, kas kur kādā veidā, bet mums vienkārši apetīte uz evaņģēliju, uz vienkāršu Kristus evaņģēliju, Nākamā lieta, ja mēs skatāmies, mums vajadzīgs ir laiks, jo interesanti, kāda ir atšķirība kādreiz starp McDonaldiem un tādiem lieliem restorāniem, Parasti McDonaldā vai kur tie sēdamie nav tik ērti, tur nevar tā ilgi pasēdēt, Bet tādā restorānā tu tur aizej un tā ērti var sēdēt, Jo tā ideja ir tāda, tamās ātrās ēstuvēs. Ātri paēdu un ej projām, lai nākamajam vietas, saproti, Restorānā tur kāds 3 stundas sēdēt un mierīgi tur ēst ilgi un dikti un tev tā ērti un viss ir, Arī svētais vakarēdienis ir tas brīdis, ka mēs viņu tā garīgi izbaudam. Nevis ieskienam, labi, ātri pasniedz, skrienam tālāk. Jo Bībele saka tā, 34. psalmā un 9. pantā. 34. psalms, 9. pants ir tāds, 34 un 9. Baudiet, tas vārds baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tverās un uz viņu paļaujās. Tad izbaudiet šo svēto vakaridienu kopā ar Jēzu Kristu un ar viņu draudzi. Mēs izbaudam šo laiku. Nevis apmēram tā ideja, ieskienam ātri un tālāk. Kā mēs sakam, te ir tāds garīgais restorāns, nevis ieskrietu vai kaut kādu, kur fiksi. Te ir tāds garīgais, ka mēs varam tā mierīgi baudīt šo svēto vakarēdienu. Vēl nākamā lieta, ka mēs nākam pie galda, ir jābūt tādam labam noskaņam, tādā sadraudzībai, ko es vienmēr atgādinu. Jo man kādreiz ir bijuši tādi gadījumi, ko es esmu dzirdējis, cilvēks saka tā, mēs atsēdāmies pie galda, un kamēr gaidījām ēdienu, kamēr uzsilda vai kaut ko, mēs sākām runāt par politiku. Un tā mēs sakasījāmies savā starpā, un visu apetīti pārgāja. Saprotiet? Visu apetīti pārgāja, es vairs negribēju nemaz ritnieku ēst, vispārējais. Līdz ar to es vienmēr saku arī pie galda, ka mēs nākam šeit svētā vakarā, vajadzētu būt tai harmonijai un saskaņai. Ka mēs neskasamies iepriekš jau, kā viņš saka, mēs atnācām un nebija vairs apetītes. Tā kā teica svarīgais prezīns, un ka mēs sakam citu cienām, kā Bībele saka, cieniet, mīliet citu, un atcerēsimies to, ka kāds no mums ir tas, kas ir, kā mēs sakam, kas ir tas, kas tic Jēzum Kristum. Un Romiešiem 14. nodaļā un 4. pāns, Romiešiem 14 un 4 ir teikts, Romiešiem 14 un 4, kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēj viņu stiprināt. Tad tā ideja ir tāda, katrs mēs te stāvam savam kungam, mēs cīnāmies un ticam Jēzum Kristum. Tāpēc vienmēr, ka mēs nākam pie šī svētā vakariņa, tas būtu tāda harmonija, jeb saskaņai kopā citam ar citu. Lai nebūtu tāda ideja, ka es ieraugu kādu brāli vai māsu un teiktu tā, man viss apetīti pārgāja. Saprotiet, lai te būtu tāda ideja. Bet lai es atnāku un teiktu, man ir prieks būt šeit kopā visiem ar jums.
Tā kā tas ir svarīgi, jo saprot to, ka mēs katrs šo pasauli redzam savādāk, audzināšana, pieredze, emocijas, izglītība, ja? Mēs redzam pasauli dažādi, un līdz ar to mums jābūt ir vienotiem Jēzu Kristu. Tas ir tas svarīgais arī princips ir. Lasīju par pazīstamo Vācijas mācītāju Dietrichu Bonhoefferu, ka viņš teica, es tikai novērtēju svēto vakarieni, tā kā es atrados vieninieka kamerā cietumā. Līdz tam man kā mācītājiem arī šķita brīžiem draudzēji tādi un šādi cilvēki, bet tā kā viens pats viņš teica tā es izjūtu dziļu izsalkumu pēc sadraudzības. Dziļu izsalkumu pēc sadraudzības. Tā saka Bonhoeffers. Ka viņš nokļuva viens pats cietumā, viņš teica, es izjūtu dziļu izsalkumu. Ja? Viņš arī tā teica, ja? Ka kristība ir tā, kas mūs pievieno draudzei caur kristību. Bet svētais vakariens tas, kas mūs stiprina tādu sadraudzību kristīgo esot draudzē. Un kā viņš teica, es izjūtu izsalkumu pēc kristīgās sadraudzības. Izsalkumu pēc kristīgās sadraudzības. Nākamā lieta, kad mēs sēžam pie galda, mums vienmēr jāpasaka paldies ir cilvēkiem, kas to ir gatavojuši, vai mēs pasakām paldies Dievam, ja? Tas ir svarīgi, ja? Ka tā ir tā cieņa, un mēs arī Bībelē redzam, ka mēs esam pateicīgi kam? Kolosiešu vēstulē 3. nodaļā un 15. pantā ir teikts, Kolosiešiem 3 un 15 ir teikts, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Esiet pateicīgi. Ja? Te ir tā centrālā ideja. Esiet pateicīgi par visām šīm lietām, ko tas kungs ir devis un mums dod. Ja? Tā ir tā pateicība, ka mēs sakamies tādu vienkārši, sakam, paldies tev, kungs, par tām svētībām, ko tu esi mums esi devis, ka mēs iemācāmies būt laimīgi un pateicīgi par to, kas mums ir. Es lasīju par kādu zinātnieku, kurš stāstīja par to, kā viņam vecmāmiņa iemācījis būt laimīgām. Viņš jautāja vecmāmiņai, vai tu biji laimīga te, kad tu salauzājies tajā laikā, kad tu precējies? Viņa teica, es tajā laikā biju laimīga. Viņa saka, kā arī tad es esmu laimīga. Viņa saka, katrā dzīves periodā ir tas savs laimes pieredzes brīdis. Vēl viena lieta ir, beidzot, arī svētais vakarēdiens ir paklausība, kas aicina uz kalpošanu. Jo, kad mēs mazgājam kājas brālim vai māsai, vai tie, kādu ģimenē to dara, tā ir šī kalpošana. Tā ir šī kalpošana. Ja? Un tāpēc es arī atgādinu šo notikumu par svēto kājmazgāšanas iestādījumu, ja, kas ir aprakstīts Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā. Un sākot ar 1. pantu, mēs arī lasām Jāņa 13. Bet pirms pasaules svēkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākus, ka no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīs savējiem šī pasaulē, ko viņš bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Tad svētais vakarēdiens, kājmazgāšanas iestādījums ir mīlestības izpausme. Vakariņas ēdot, kad jau Vēlns Jūdam, Sīmeņa dēlam Iskarotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka viņš pie tēva aiziet, ko viņš darīja? Viņš ņēma priekšautu, apsēja to un sāka mazgāt kājas. Jo tajā laikā bija tradīcija, kad ienāca cilvēki telpā, vai nu paši viņi nomazgāja sev kājas, ja, tajā vidē austrumu, vai nu kāds cits viņiem nomazgāja. Bet, ienāca šie mācekļi, un loģiski, es nedomāju citam kājas mazgāt, jo viņi visi gatavojas lielām, kā mēs sakam, lielām amatiem varai būt šajā pasaulē. Bet Jēzus, ko mēs redzam, viņš viņiem mazgā kājas. Vispirms jau ir pārsteigts Pēteris, ja? Viņš saka, tu man nemūžā nemazgās kājas. Un tad Jēzus atbildā 7. pantā, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Tad tu sapratīsi daudz dziļāku būtību, ko tas nozīmē. Ja? Sīpens, tā kā Pēters saprot, ka tas ir svarīgi, viņš saka tā, nevien manas kājas, bet arī rokas un galva. Un tad Jēzus jums saka tā, kas ir mazgājis, tam nevajag vairāk kā viena kājas mazgāt, jo viņš šis caurēm ir tīrs, arī jūs esat tīri, bet ne visi. Tad kājas mazgāt, ir svarīgi apzināties šo ticību, atbildību Dievu priekšā. Un tad mēs lasām tālāk ir, tad Jēzus jautā, kad mazgājis viņu kājas, un viņš saka tā, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Dod jautājumu. Un kā es vienmēr atgādinu, 4 lietas, ko man mācīja mans skolotājs Glāzers, ko nozīmē svētā kājmazgāšanas iestādījums. Pirmā lieta, tas ir Kristus kalpojušās dzīves piemineklis.
Kristus kalpoja un mēs kalpojam. Mazgāt kājas brālim vai māsai, mēs kalpojam tam kungam. Otrs, tas atgādina, ka esam savu brāļu un māsas sargs. Tā ir tā cieņa pret brāļiem un māsām, kā es arī teicu, mēs esam dažādi cilvēki šajā kristīgā sadraudzībā sanākuši, ja? Un tikai tad, ka mums vairāk nav to draugu, ja? Tā mēs jūtam. Ja? Es interesanti dzirdēju kādu cilvēku, kurš bērbots kādu citu zemi, tālu austrumu zemi, ciemos. Un tam viņš teica tā, tu zini, tālu apkārt bija pilnīgi cita kultūra un pilnīgi cita reliģija. Un viņš ir adventistas cilvēks. Viņš teica, tālīt, cik es priecīgs biju, ka es ieraudzīju katoļu baznīcas krustu vienā vietā. Baznīcas katoļus. Tomēr kaut kas mūs vienojošs. Mēs varbūt Latvijā sākam teikt, tur tā konfesija, tur šitā vai konfesija. Ja? Bet, es saku, bet kaut kas mūsējais. Līdzīgi ar svēto vakarēdienu, ka mēs saprotam to, ka mēs esam vienojoši sadraudzībā kristīgā mūs ir aicinājis. Trešā lieta, tas ir atgādinājums, ka atjaunot savu nodošanos Dievam. Mēs šeit redzējām kristības. Igaunijā bija skaistas kristības, arī māsa gatavojas kristībām skaistajā nometnē, bet būtībā svētā vakarēdienā arī ir ūdens. Un es vienmēr atgādinu, tās ir kā tādas mazas kristības katru reizi, ka mēs nododamies vairāk un vairāk tam kungam. Tās mazās kristības. Ja? Un ceturtais, ka Jēzus teica tā, ko es esmu darījuši vienam no vismazākiem, es esmu darījuši man. Tad atcerēsimies to, ka mazgāt kājas brālim un māsai, mēs to būtiem mazgājam pašam Jēzum Kristum. Simboliski, dziļā nozīmē. Un, kā es teicu, tas ir daudz dziļāks simbols, kā mēs to pat izprotam, ja? Bet viņš ir mūs atstāst, lai mēs to darītu un kalpot tam kungam. Un tad Jēzus saka tā, jūs mani saucat mācītājs un kungs, jūs pareizi darāt. Ja ne es jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, ar jums pienākās citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšam esmu devis, lai jūs darīt, kā es jums esmu darījis. Patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, ne sunis lielāks par savu, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Mums ir kolosāli iespēja piedalīties svētā vakarēdienā. Tie, kas vēlās, mēs arī piedalāmies. Tad brāļi mēs dosimies atkal citā telpā, tad māsas ir citās, atkal ģimenēm ir citas. Ja? Mēs ievērosim šo godbību, pazemību, piedaloties svētā vakarēdienā, un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ jau pie šī dievgalda, pie svētā vakarēdienā. Ievērosim godbību, pazemību un arī